mašīna. Pagaidām izmantojās tikai lidostā, ārkārtējos gadījumos. Varam dzēst ar ūdeni, ar putām, ūdens ar putām, ūdens ar pulveri, ar puts ar gaisu, tas viss iespējams. Jaunās tehnoloģijas iekšēji vajag daudz. Sūkņi vadās tikai ar elektroniku. Mašīnas mums ir 9 tonnas ar ūdeni, 3 tonnas ar putām. Priekšā mašīnai ir 2 lielie stobri, viens augšā, viens uz lampē, kuriem arī var dzēst lidmašīnas. Varam jau sākt dzēst piebraucot pie lidmašīnas neapstājoties. Reiz ūdeni tiek padot. Te mums ir elektriskie instrumenti. Atstiedzēji, nokniep kaut ko, viss ir akumulātoru baterijām, motorzāņi, rūteņi. Iekšā tālāk, ja kāds cilvēks apdeg, arī varam ietīt viņu. Otrā pusē nestūs, ja kaut kas notiek, šīns var uzlikt, ja kāda roklaust, kājlaust. Liela aptieciņa, varam arī pretsāpes zāli iedot, ja kaut kas notiek tāds. Aizmugurē mums ir Vīriem, jā. lielā motora telpa, liels motors. Mašīnas var 40 tonnas un mierīgi var uzdabūt 100 km/h, tā nav problēma. Jaudas pietiek. Un cik sekundēm ir 100 km? Neesam testējuši tā, bet samērā ātri. Teiksim tā, no viena gala lidostai līdz otrai kaut kāds nepilnu minūti. Tur ir bišķi pār 2 kilometriem. Tā kā automobils ir ātri. Varēs salonu pastīties. Salonā vietas 4 ugunsdzēsējiem, šoferim, komandierim un 2 glābējiem. No salona var arī uzkāpt uz jumta, kur atrodas trepes, uzpildīt, mašīna putām ar pulveri. Tā mums arī balonu saspiest to tīro gaisu, lai varētu elpot nepiemērotā vidē. Ir arī siltuma sensors, lielos dūmos var redzēt avotu, cilvēks vai kāds nokritis, to mums arī redzam. Tur uguns iet stipri dūmos. Topēs ceļš pa viņam lielāks loks, kur redzēt apkārt viss. Tā viņam arī 2 joysticki. Vadība, kuriem viņš vada. Stājas startā. Atliks stobru gan uz jumta, kas atrodās. Drošības pēc. Palūksies. Priekšā aizmugurē ir kameras. Viss tika fiksēts, ierakstīts. Tam arī var panelizēt kaut kāds, ja kļūda. Tur ir arī, ja? Ok. 40 tonnas. Viss aprīkojumi ir 40 tonnas. Tātad, lūdzu, Dūra atverās tā poga, elektriskā vadība, viss tā kā autobusā. Bet tas ir ātrāk atverās nekā, pieņemsim, mehāniskā? Nav tas laika, ka tev pašam jāvar ciet, jāvar vaļā pie pogas. Nē, es domāju, vai tas automatiskās nekavē ātri izkāpšanu? Arī ātrāk sanāk, jā. Tu uzspied, kamēr tu vēl balonu, dūra jau paši atverās. Nu, 2 sekundēs apmēram atverās. Kā autobusam? Bišķi ātrāk. Arī tie sēdekļi uztaisīts, parādīšu samērā ātri. Sēdekļi ietaisīt balonu tevi, saspiest to gaisu. Ugunsdzēsējs uzvelk virsū štrops, un tad apakšā ir roku parā. Teiku parā rokas, tur neskaties, tur ir balons. Atkavinās nos, tev paņem uz muguras un var skriet strādāt.
jaunās ķiveres, jaunā paudze jau iebūvēt luktu, jau vajag aizsargs stikls, viss, kas nepieciešamās, ja. Jo ir samērā viegli un izturīgi. Tas bijušas pa vadības paneli pastāstīja. Vadības panelis. Te ir galvenais monitors, kur var vadīt visus sūkņus, redzēt, kāda sistēma ir saslēgta. Te mums ir kameras, priekšā aizmugurē, var pārslēgties, skatīties. Tam var ierakst arī paskatīties, kaut kas notiek. Nu, pogas ir daudz, viņu var visu dienu stāstīt. Šitā ir signāla vadība. Tās galvenās pogas, es domāju. Jā, gaismas ieslēdz, sirēnas. Te mums visa sūkņu. Sūkņa futām, viss tas sistēmas kafas, blinkrā. Tā, šitā mums ir lapsvetnieki ar pulveru dzēšanu. Tā mums arī viņš ir, ja kaut kas kāds nogrins, vai mēs nogrins, tā viens otru te palīdzēt. Izvilkt tādā. Šitie ir divas vadības joystick priekšējais. Šitas bija un šis ir augšējais uz jumta, tas lielais. Te, ko redzēja pa logu. Te tā logi, lai var spoguļi arī uztaisīt uz tādām tā kā autobusam, lai, nu, neizslēgt to skatu, lai šoferi vairāk te redzēja. Tā. Te mums ir šoferiem viss vadība, aizdedz viss, paneli. Varu uz kāds jums parādīt.